Sveiki, skatītāji! Mēs priecājamies, ka tu esi pieslēdzies ar šim otrajam video, kurā mēs runājam par tēmām, kas mums ar Džeinu ir būtiskas, un gribam padalīties ar to pieredzi, kas mums jau ir uzkrājusies un kas iespējams var palīdzēt arī tev šajā dzīves posmā, kurā tu šobrīd atrodies. Un pēdējo sarunu mēs pabeidzām ar to, ka tādas neatrisinātas iekšējas lietas cilvēkam rada trauksmi, stresu, disharmoniju, sliktu pašsajūtu kopumā. Un tas galvenais, kas būtu jādara, kā tu teici, 3 galvenās lietas, kuras es domāju, ka vajag atgādināt, kuras mēs cenšamies uzsvērt. Tā pirmā lieta, ka tu uzņemies atbildību par savu dzīvi, jo tieši tu, neviens cits, neko neizmainīs tavā dzīvē. Lai arī tā dažreiz liekas, ka citi mūs izglābs. Otrā lieta ir fokus, pareizs fokus uz lietām, ko tu vēlies, kā tu vēlies un kāpēc tu to vēlies. Un trešā lieta noteikti rīcība, jeb tā kā darbība, rīkošanās, sev tā kā vēlamā virzienā. Jā, un es domāju, par rīcību ir jārunā arī tajā kontekstā, ka ja tu ilgstoši jūties disharmonijā ar sevi un esi aizgājis prom no tā sava iekšējā centra, tad kaut kādā brīdī, agrāk vai vēlāk, jebkurā gadījumā, tu sastapsies ar veselības problēmām, ar kaut kādām lietām, kas tev sāks jau šajā fiziskajā plānā materializēties kā slimības, kā varbūt tās ir biežas saaugstēšanās vai kaut kādas gremošanas traucējumi vai problēmas ar koncentrāciju, ar atmiņu vai tā pati trauksme vai mūsdienās tik populārais jēdziens veģetatīvā distonija un panikas lēkmes un galvas sāpes. Un tev, Džeina, ir ko pastāstīt par smagāko galvas sāpju formu? Jā, es principā ar viņu saskāros pēc pirmā bērna piedzimšanas, kad es atgriezos savā sportā un atgriezos, protams... Klausies, un varētu padomāt, ka tas taču ir, sports, tas taču ir tas, kas ir mums visiem jādara. Un vispār, un es to daru jau, zini, tā kā visi, ja mani tā kā paskatās mani to vēsturi, ka vispār visu laiku saistīts ar sportu, ar kustību, vai ne? Tad es pēc bērna piedzimšanas atgriežos sportā. Jo tu taču vari. Jā, un zinu, uzreiz ir jāmauc. Un tā, tur nav tādas vidēs, uzreiz ir jāmauc, nevis tā maigi, tāpēc, ka tu gribi mēnešu laikā ātri sevi sakārtot, neņemot vērā faktu, ka tev ir bijis grūtniecības laiks, un tad tas barošanas laiks, un tad ir tas tāds drastiskais, nežēlīgais, tāds piegājiens sev un aiziet un maukt. Jā, un tad attiecīgi pēc pirmā treniņa uzreiz es iedzīvojos tādā smagā migrēnā. Tā bija pirmā reize tavā dzīvē? Tā bija pirmā reize manā dzīvē. Tu vispār saprati, kas notiek? Es sapratu tikai tāpēc, ka man vīram bija bijušas migrēnas, un viņš man bija stāstījis, kā tas izpaužās. Es savādāk es nezinātu. Es tiešām nezinātu. Un un tas bija tā, ka likās, traki. Tā visa situācija bija traka. Bet pēc tam tā kā bija mierīgi. Uz to brīdi es nesapratu, ka tas ir hormonu maiņas rezultātā, ka migrēns bieži vien ir tieši dēļ šīm hormonu svārstībām, ka tad tu esi vienā, teiksim, mātes un barošanas režīmā, un te tu aiziet pilnīgi uz augstas intensitātes treniņu un mauc. Un tas pats atkārtojās, ka man piedzima otrais bērns, ka es aizgāju uz pirmo treniņu. Un bija tas pats, un es sapratu, Tas ir 2 grābekļus vajadzēja. Jā, es sapratu, ka tas manā gadījumā migrēna ir tiešām uz hormonālām kaut kādām svārstībām, un es tā kā ņemu to vērā, un tajā brīdī, šobrīd, ja man bērni jau ir paaugušies, bet tajā brīdī, kad sievietei ir šīs te hormonālās lietas, mēs zinām, kas mums ir mēneša griezumā, ir jāņem vērā šis aspekts arī slodzēs un treniņos, un vispār uz sevi ir jāskatās kā uz vienu veselu, un tu nevari ignorēt tās lietas. Tev ir jāieklausās sevi. Tagad man vajag bišķiņ tā kā mierīgāk, tagad es varu intensīvāk, tā kā jāmēģina izprast sevi. Tas tāda apzināta arī sportošana, apzināta kustību izvēle. Tas ir par šo, tā kā, ja par migrēnām runājot un par galvas sāpēm. Manā pieredzē man ir 2 tēmas bijušas aktuālas manā dzīvē. Viena ir alerģija, kas man ir joprojām vasarā, no ziedputekšņiem un tādām lietām. Un patiesībā es jau sen sapratu, ka tā alerģija, viņa nesākās bērnībā, viņa sākās pieaugušā vecumā.
Un tur bija ļoti daudz emocijas uzkrājušās, kuras beidzot materializējās, tad es viņas nelaidu ārā. Un kā iepriekšējā reizē, ja tu neesi noskatījies pirmo video, paskaties, par ko mēs runājām, kad saruna bija par to, ka nevajag visu krāt sevī un gaidīt, ka tas kaut kur pazudīs. Tas nekad nekur nepazūd. Un tad, kad es arī sāku ar sevi pamazām kaut ko meklēt un strādāt un kaut ko mēģināt just un analizēt, tad es sapratu, ka vispār šī alerģija ir saistīta ar tām sakrātajām visām emocijām. Daļēji noteikti, tur noteikti arī citi iemesli, bet vismaz daļēji tas bija viens no katalizatoriem. Un otra tāda izpausme manā dzīvē, redz, man nav bijušas varbūt tādas veselības problēmas, bet es ļoti forši zaudēju svaru, biju ārkārtīgi slaida. Un tas slaidums, jā, kaut kur, protams, ir forši būt slaidai meitenei, sievietei, bet tad, kad tu paskaties spogulī un tas slaidums jau sāk izskatīties neveselīgi, tad ir jāizdomāties par to, kāpēc tas tā ir. Un bija posms manā dzīvē, kad es pievērsos veselības jautājumiem, ne tāpēc, ka man pašai būtu tik slikti, bet kā reiz bija interesants periods, es biju otrā bērniņa gaidībās, un man atnāca burtiski tāds sajūta no augšas, ka man vajag vispār šo tēmu pētīt, man tas interesē, man to vajag visu zināt. Un es sāku meklēt, skatīties, interesēties, apgūt, un es ikvienam cilvēkam gribu ieteikt, rūpēties par savu ķermeni un neaizmirst to, ka tev viņš ir šajā dzīvē. Tā banāli ir teikt, tas templis, ja, bet tas ir tas, ar ko tu pārvietojies, ar ko tu kusties, ar ko tu dzīvo, ar ko tu vari darīt lietas. Ja tas ir dvēseli, kas ir iekšā ķermenī. Ja tu par ķermeni nerūpēsies, tad kādā dienā tas liks par sevi manīt. Un tāpēc pievērst uzmanību ir dažādas iespējas, jā, attīrīt organismu, sakārtot, vai tās ir kaut kāds pārtiks produktu ierobežošanu vai mērķtiecīgāk ar uzturu bagātinātājiem, vai varbūt tev neko nevajag attīrīt, varbūt tev vajag uztankoties. Un, piemēram, kā šīs māmiņas, ja, pēc gaidību laika vai jau gaidību laikā, patiesībā ir svarīgi uztankoties, jo tu visu savu resursu atdod bērniņam. Un kāpēc tad pēc tam, kad bērniņš piedzimst, sievietēm tik ļoti sabojājās zobi un krīt ārā mati? Tieši tāpēc, ka resurss ir atdots bērnam. Un pēc tam, lai tu to vienkārši ar ēšanu uzņemtu atpakaļ, ir vajadzīgs ilgs laiks, ja tu vispār tik pilnvērtīgi vari un māki ēst. Tāpēc lietas to aiz auss, ka paldies Dievam, mēs dzīvojam 21. gadsimtā, mums ir tik daudz, kas pieejams, un mēs varam atrast dažādus risinājumus, kā sev palīdzēt savam ķermenim, uzturēt visu laiku tādu labu veselību, arī pie tā visa stresa fona, kas ir apkārt, jo stress jau arī noēd lielu daļu no mūsu veselības. Es gribētu, paturpināt mazliet par to. Es vispār, cik es sevi atceros, es esmu par tādu līdzsvaru un balansu par to, ka tavs ķermenis patiesībā zina, ko viņam vajag kādā daudzumā, un vispār. Viņš zina, tā ir ļoti, ļoti gudra mašinērija. Bet ir kaut kāds posms, kad ir tīpaši tajā brīdī, ja tu esi, tev nav tas resurss, tu vienkārši neklausies sevī, tu ej tādā kaut kādā autopilotā, tu ēd, ko tu ēd, tu vispār neseko līdzi. Bet fiziskais ķermenis ir patiesībā pats pirmais, pats pēdējais, kas tev dod reāli jau fiziskajā pasaulē signāls, ka kaut kas nav. Nevajag ignorēt, ja gurns ieķerās, nevajag ignorēt muguras lejasdaļas sāpes, nevajag ignorēt, ka tev sprandu velk, nevajag ignorēt tādas lietas. Visur tur apakšā ir kaut kādas psihosomatiskas lietas, kā ķermenis tev signalizē. Bišķīt, ja tu pats bišķi sāc pāanalizēt, tev vienkārši paliek skaidrāk tā bilde atkal. Un par to līdzsvaru runājot, par to ēdienu, es arī es neesmu vienas konkrētas diētas kaut kāda piekritēja. Es skatos pēc sajūtām. Tātad man garšo, negaršo. Es nedzeru mača lati, tāpēc, ka viņa ir populāra šobrīd. Es pasaprotu, jā, es viņu es pagaršoju, pamēģināju, sapratu, ok, nē, tas nav man, jā, vai es mēģinu tiešām caur sajūtām, kas man ir labs, kas nav. Ja tev nav tā izpratne par uzturu, par kaut kādām uzturu bagātinātājiem, šobrīd ir tik ļoti daudz speciālistu, kas tiešām šo pārzina. Un tāpat tās vienmēr vajag uztaisīt kaut kāds asins ainu, apmēram, lai tu saprastu, kur varbūt tev tas hroniskais nogurums ir tiešām varbūt kaut kāds dzelzs elements. Kaut kādas lietas, kas
neseko akli kaut kādām lietām, vienkārši iedziļinies sevi, atkal nomaini fokusu no to, ka nevis tu koncentrējies to, ka tu gribi kādam līdzināties vai kaut ko sasniegt, bet tā kā es jūtos, kas ir ar manu veselību, ko es varu darīt lietas labā. Tā kā, jā, ir dažādas situācijas, dažādi apstākļi, bet visam var atrast risinājumu. Un patiesībā tas jau ir, viss ir saistīts šajā dzīvē, vai ne? Mēs jau par to runājām, ka vajag ar kaut ko vismaz sākt, un ja tu šobrīd nejūti sevi jaudu, sākt risināt tās visas emocionālās problēmas, un tev vienkārši nav tam spēka, tu esi tādā zemā punktā, tad vismaz sāc ar ķermeni, un tad, kad ķermenis jau jutīsies labāk, tad tu varēsi pieķerties kaut kam nākamajam, vai arī otrādi. Varbūt, ja tev ķermenis jūtas pagaidām vēl tīri labi, tad tomēr sāc risināt tās iekšējās problēmas, un arī kaut kādas ķermeņa lietas, kuras varbūt tev šķiet pagaidām tādas, ar kurām var sadzīvot, jo mēs ar ļoti daudzām lietām sadzīvojam. Un es arī ar to saskāros, kad cilvēkiem, kad viņi pie maniem vērsās un vaicāja palīdzēt ar veselības programmu sastādīšanu, tad es vaicāju, kas ir tas, par ko tu sūdzies? Vispār jau nekas īpašs, bet es saku, labi. Tad es tev uzdošu jautājumus, un tad, kad es uzdevu jautājumus, tad izrādījās, ka īstenībā tas, un ļoti daudz, par ko cilvēks nejūtās labi, bet viņš ir tā pieredze ar to dzīvot, ka viņam jau tas liekas, tas jau nekas īpašs nav. Jā, es tieši gribu papildināt, tu teici, pieņemsim, ka tev bija augstāks tas stresa līmenis, ka tu nometi svaru, ja? Bet te ir pilnīgi divi dažādi stāsti. Ir cilvēki, kas stresā nomet svaru, un ir, kas uzņem, un cik man tiešām arī manā fitness karjerā, gan tagad jogas, visā tajā pieredzē, es strādāju ar cilvēkiem un arī coaching sesijās, ka es redzu, ka ir liekais svars dēļ tā, ka ir ļoti liels uzkrāts stress, sasprindzinājums. Tā kā, un te ir tā, ka ja tu pats netiec galā, tu atrod kādu, kurš var tev palīdzēt pāanalizēt tevi, ja? Un bieži vien ir tā, ka tu sāc strādāt, tad sāc kristalizēt arī, kur tas stress, kur viņam kājas aug, no kurienes vispār nāk, vai tu vispār jūties labi savās attiecībās, vai tur, pašrealizācijā. Un tad sāk sakārtoties tas ķermenis un sāk sakārtoties vielmaiņa, jo tas ir vienkārši ķermenis signalizē, kaut kas nav. Abos variantos. Jā, un sevišķi tie cilvēki, kam tas svars pieaug, un gribas teikt, ka sievietēm tas ir tas kortizola riņķis saucamais, kas ir ap vēderu, ja? Un patiesībā tā ir tāda organisma reakcija, ka uzaudzē biezāku tauku slāni, lai biezāku ādu. Jā, lai netiek klāt. Jā. Bet, kāpēc tu viņu audzēji? Kāpēc tu negribi, lai tev tiek klāt? Tāpēc, ka tev sāp. Tas viss ir jārisina. Un, protams, noteikti vajag izmantot arī iespēju iet uz masāžu vai pie dažādiem speciālistiem, pie osteopātiem un tā tālāk. Un, piemēram, mana pieredze ir, ka pēc viena šāda apmeklējuma, kur man izkrakšķināja visus kauliņus līdz pēdējiem un izstaitīja, tas bija gana sāpīgi, bet absolūti tajā brīdī es nedomāju par emocionālām problēmām, bet aizejot mājās un skatoties sienā, es sāku raudāt, jo tur bija vienā ķermeņa daļā sakrājušās emocijas, kuras beidzot tika patiesībā atbrīvotas tādā veidā, un tikai tad es to apzinājos, cik daudz emociju tur bija sakrājušās. Un tāpēc, man liekas, nereti arī jogā ir dažādas locītavu izkustināšanas. Protams, zin kā, vēl pirms jogas, tev bija tas pēc tā manuālā terapeita, man tā bija, kad es aizgāju to savu elpošanas vienu sesiju, un man liekas, es izgāju cauri tādām situācijām, kas man pie tādas apziņas esot likās, nopietni, man likās, es jau vispār aizmiršos par to, un man aizved uz tādām situācijām, kas acīm redzot bija manī ielikti tādi bloki, kurus es pat neapzinājos, un pēc tam es tiešām raudāju, tīrījos, un tie arī, kas mani varbūt tā kā zina senāk, es par neraudu. Tas man nāca no senčiem, tā kā no mammas, ka mēs neraudam, jā, tā kā mēs nejūtam, jā, mums ir cietais, jā, cietījā, sajūtas, es esmu smaidīga, bet sajūta izrādīšana ir vājums. Ja? Tā kā katram jau ir savs. Bet, protams, un, ja mēs pieskarsimies tēmai par tām praksēm, ja, kas mums tā kā, ir palīdzējuši, tad noteikti es atceros sevi, kad man bija kaut kādi 21 apmēram, bija tā, ka mani ceļi izved uz jogu, bet ļoti interesanti, viņi man izved, es sāku iet ar manam tā laika draugam, mamma ievirzīja mūsu, ko jūs jaunieši tusējat, teikt, pajogot.
Un tad bija tā, ka es tiešām gāju uz jogu, mani vilka, reāli man vilka. Un tad bija, ka man draugi teica, nu jā, tā kā tu jūties slikti, tu skrien uz to jogu. Acīm redzot ar zemapziņas jūtu, ka es tiešām kaut kādu mieru tur dabūnu. Un tāpēc šobrīd jau 18 gadu pieredzēju, saku, ka ja tu tiešām nezini, ar ko sākt, es tiešām ieteiktu varbūt atrast sev tādu foršu jogas pasniedzēju un sākt kaut vai ļoti klasiskām elpošanām, ar tādām mazām, vienkāršākām meditācijām, ar kustību apzināšanos, ar tagad arī, teiksim, kustības, kas ir ciguns, arī viss tās enerģijas, tādas lietas. Da jebko, kas tev šobrīd ir forši, varbūt meditīvi pastāja, kā mēs runājam, ka tam nav jābūt obligāti maksas pakalpojumam. Jā, tu vari šobrīd arī online, ir pasies pilns YouTube, ir ar pieejamiem arī kaut kādiem video. Jā, jo prakses ir tās, kas man tajā laikā palīdzēja tikai vēlāk. Apzinātā vecumā es aizgāju uz meditācijām, jo es biju tāds, kam tad tās meditācijas vajag, jā? Tas ir pārāk lēni. Pārāk lēni, mana jauna dabai strauja, kurš vispār neizteikšos, jā. Un tad bija tas punkts viens, ka es sapratu, pa vecam negribu, pa jaunam nemāku, ko man darīt. Un tad es sapratu, ka man iztrūk šis tā kā sakoncentrēšanās uz sevi, uz savu iekšējo sajūtu. Es taisīju uzreiz 40 dienu tādu meditācijas non-stop, bet man to vajadzēja. Kādam varbūt tas ir cits ceļš, bet man tas palīdzēja sakārtot. Vai es meditēju ikdienā? Es saku jā, bet atkarībā cik man ir laiks, tad es šobrīd piekārtoju tam. Bet tās visas prakses man ir šobrīd ar mani un arī rakstīšanu. Un par to meditāciju, par to jēdzienu es gribu arī vēlreiz tā pieminēt. Mēs jau pagājušā sarunā teicām, ka meditācija, ja tev nav tā sajūta, ka tu vari tā mierīgi sēdēt lotus pozā ar aizvērtām acīm un kaut kur gremdēties, un tas tev varbūt rada pat, es zinu cilvēkus, kuriem tas pat rada vēl lielāku trauksmi, ka viņam ir tajā mierā var pabūt ilgāk, tad patiesībā meditācija jau var būt vienkārši tas, ka tu tiešām piesako un atsako savas emocijas dienas laikā un pieķer sevi pie fakta, ka tu jūties aizkaitināts. Un diezgan daudz visādas sabiezējušas tādas enerģētiskas un emocionālas problēmas un tādas negatīvas sajūtas, kas tev ir sakrājušās, varbūt gan aizkaitinājums, gan dusmas, gan besis un viss kaut kas, kur tev šķiet kaut ko bērni izdarīja nepaprātam, vai partneris, vai kolēģis, vai vēl kāds cits sēdnieks uz ielas, un tev tās negatīvās sajūtas nāk ārā. Patiesībā tam visam jau ir cits dziļāks cēlonis, jo tāds harmonisks cilvēks uz ļoti daudz ko nenoreaģētu, jo viņš ir tādā mierā pats ar sevi. Viņš ir neitrāls, jā. Un kādam ir sliktāk, jā, un viņš tā var pat ar labvēlību pret to izturēties. Bet ja mēs baigi reaģējam uz visu to, kas notiek apkārt, tas nozīmē, ka iekšā jau ir uzkrājies patiesībā foniņš, uz kā pamata tas notiek. Un mans ieteikums, ja tu nevari tajā tādā sēdošā, mierīgā meditācijā sevi vērot, tad tu vari vienkārši ikdienā, tad, kad tev uznāk šī nepatīkamā emocija, pavērot, no kā viņa radās, un sākt tā pamazām jau aizdomāties varbūt un analizēt, ka ne jau tieši šis konkrētais cilvēks, kurš tev kaut ko izdarīja nepaprātam, vai tā situācija tevī radīja to emociju, bet tur ir kaut kas jau dziļāk un tālāk. Un tā var diezgan tālu aizrakties. Es gribēju tieši tā, ne jau tā mašīna, kas tev brauc priekšā, jā? Un tev vienmēr tās situācijas tieši tādas arī nāks, kamēr tu nebūsi izgājis, kamēr tu neuztvers to neitrāli. Un tām dāmām, kurām ir bērni, vai tām ģimenēm, ja, kam ir bērni ir tādi spogulīši, un bērns kaut ko izdara, un to, teiksim, kaut kā noreaģē asāk. Tad tu saproti, tas nav stāsts par viņu, tas ir stāsts par tevi. Un pavērojot arī mājās, tad, kad tu pats, kā pieaugušais, jūties harmonijā, tādā mierā, bērni mierīgi, viņi ņemās, viņi spēlēs, tajā brīdī, kad tu pats sāsinācies vai tu atnācāts, tad bērni vienkārši viņi izaicina vēl tās, ja viņi tā kā uzbartā to sālīti, kā saka. Vienkārši tas ir par to, kad esi apzināts arī savās sajūtās, kāpēc tu tā reaģē, par ko tas ir. Es jau vēl tikko vēl nesen, mēs ar draudzeni runājām, un bija situācija, viņi man kaut ko pārpratām vienu otru, un es pilnīgi tā, man liekas, ka tas drausmīgi grib attaisnoties, tagad un es domāju, par ko tas ir? Kāpēc es gribu attaisnoties? Un tad es sapratu, jā, kaut kādas jaunībā, skolas laikā, ka tev liekas, ka tev
par kaut ko jātaisnojās, ko tas izdarīs, vai kaut kāda salīdzināšana, vai ok. Un tas tā, hop, piefiksēja to, automātiski tu viņu neutralizē, viņu samazini to problēmu, tu viņus apzinājies visu, tu viņu iztīri. Hops, viņi ir... Jā, tu viņu var pat pierakstīt, varbūt. Jā, tādu rakstot dažreiz ar roku, vajag labi atcerēties dažādas lietas, un kad sāk to darīt, tad tas diedziņš, tā makšķera tirās vēl tālāk, un pēkšņi tu vēl kaut ko atceries, un vēl kaut ko atceries, jā. Un citreiz ir lietas, kuras tu vēro no malas, un tev liekas, vai tur kaut kāds pārdarījums, ja patiesībā tas ir pārdarījums, ko tu pat esi pieredzējusi, un tad tev viņš pēkšņi iznāk arā. Tā var arī sākt sev sakot līdzi. Un runājot par praksēm, tas, kas man ir ļoti palīdzējis, arī dažādas tādas meditatīvas prakses, un viena no tādām lielām jomām, blokiem manā dzīvē ir laika līnija dziedināšana un tam līdzīgi paņēmieni, kur ar pavadoņu palīdzību savu laiku, un tagad jau es pat varu droši vien arī būt pavadonis kādam, es esmu gājusi atpakaļ savā pagātnē, gan šajā dzīvē, gan vēl senākās, ja? Tad ir jābūt atvērtam prātam uz tādām lietām, un es esmu meklējusi kaut kādu to sāpīgo šīs dzīves momentu pirmcēloņus, un jāsaprot, ka, protams, nebūs tā, ka tu vienreiz to izdari un visa dzīve ir atrisināsies un varam uzklāt baltu galdautu, ja, un tā turpmāk tikai svinēt. Ļoti daudz, ko var tur izpētīt un atrast. Un ko es gribu pateikt, ka ir šīs metodas un prakses, kuras es arī esmu gājis, kas ir vērstas uz to, ka mēs koncentrējamies uz to, kas ir šodien, šeit un tagad, un vienkārši daram visu, lai tā nākotne kļūtu arvien labāk. Piemēram, ja, kad cilvēks grib tur labāku darbu vai tur programmē sevi uz to, ka viņš grib lielākus ienākumus, bet kaut kā nav, nenāk un neiet. Un nekāda, vai tur kāds cits grib skaistas attiecības savā dzīvē un nav un trāpās visu laiku vienu un tie paši grābekļi. Un droši vien tāpēc, ka tā programma nav iziet līdz galam un tāpēc, ka tu kaut ko vēl neesi sapratis. Un tad šādi ceļojumi pagātnē var ļoti palīdzēt, jo, ja tas ir atvērtu prātu, nebaidies, un ja ne pirmajā reizē, tad otrajā, trešajā reizē tu sāksi just un saredzēt un sadzirdēt kaut ko, kas ar tevi iepriekš ir noticis un kas ir atstājis sekas, tāds tā kā nospiedums programmas veidā šobrīd, un tad, kad tu to apzinies, tas jau ir vesels milzīgs process, kurš tevi atbrīvo. Un tāpat jau ir šai dzīvē jādzīvo apzināti un jāprogrammē sevi uz to labāko, bet tas var ļoti palīdzēt tiem, kas jūtas iestrēguši. Un, piemēram, tu saki, vat gribās tur to darbu vai gribas kaut ko, un nesanāk. Es pateikšu vienkārši ļoti primitīvu piemēru, bet lai skaidrs man cilvēks, kurš taisa dreamboardus un kam strādā dreamboardu un notiek. Un es lieku, teiksim, jau tur 10 gadus to balī, man to balī vajag, jā. Un tad ir viens brīdis, kad tu saproti, tātad man tā tiešām to balī gribās, vai tāpēc, ka visiem apkārt tas balī ir, ja? Bet tas ir smieklīgi, bet tā ir, tas ir, un tas tā, bet kādu sajūtu es ceru tur dabūt, kas ir tas, ko es gribu, un vai tas ir tikai tur, vai es esmu tā kā reāli tik ļoti bišķīt zemapziņā ietekmējusies no tā, varbūt es to varu dabūt vispār citur. Un te tas noslēpums, kamēr tu nebūsi dabūjis to sajūtu šeit, tad neatkarīgi no tā, kur tu būsi, nekas nemainīsies. Tā kā, ka tāpatās ir jāsāk ar sevi. Ja man liekas, ka es aizbraucot tur dabūšu to mieru, ja man šeit viņš nav, tad aizbraucu uz turienu, viņš taču nebūs. Un vēl imunitāti iesitīs pa plecu un pateiks, un tagad atslāb un saslim. Klasika. Cilvēkiem, kuriem liekas, ka visai labi neiet partneri attiecībās, vajadzētu bērnu, un tad jau gan būs viss labi. Jā. Šis tas ir vēl viens tāds grābeklīts. Tā kā par to var visāds piemērus. Bet tie dzīvie piemēri, viņi arī ir visvieglāk. Viņi tā kā nolasās un saprotās. Un ja jums arī ir kaut kādi piemēri, starp citu, mēs varam aicināt arī kādu pakomentēt par saviem piemēriem. Komentāros var sarakstīt un var padalīties. Tā kā es domāju, nebaidies un vienkārši paskaties apkārt, ir ļoti daudz dažādu cilvēku, kuri var palīdzēt tev šajā ceļā, garīgajā. Jā, un ir ļoti daudz šobrīd arī bez maksas pieejama kontenta. Ir jāsaprot patiesībā, kurš cilvēks tev uzrunā, jo mēs abas esam runājuši to, ka mums ir kaut kāds, ka šajā posmā man uzrunā tas
kaut kāds Tieši garīgais skolotājs. Un tas varbūt uz 2-3 mēnešiem, un atkal pēc tam tev ir cits, un varbūt tu sadzirdi kaut ko citu. Tāpēc šobrīd ir visi tādi forši arī skolotāji dažādās valodās, ir pieejami, pameklē, kas tev uzrunā šobrīd. Un, jā, pameklē un paskaties. Un nav obligāti visiem viena formula, ka visiem palīdzēs viens un tas pats, un varbūt aizies uz 3 dažādām vietām, kas tev nederēs, un 4. vieta, kur tu vismazāk gaidīji, tev derēs. Ja? Tā kā ir vienalga, vai tā ir laika līmeņa dziedināšana, vai darbs ar kašī kronikām, vai joga, vai elpošanas prakses, atzimšanas un viss cits. Vai dejošanas, vai daudz arī iet, vai vienkārši tu aizies uz zumbu, varbūt, un rītīgi izskatīs. un arī jau tev kļūsi stipri labāk. Bet galvenais ir kaut ko darīt, nofokusēties uz sevi. Kā tu gribi justies? Ir svarīgi, kā tu gribi justies. Ja tu šobrīd esi pārmaiņas posmā, un tev tomēr ir tā, ka tu jūties slikti, vai tu esi pārgurusi, vai kaut kāda depresija, vai ir kaut kādas, teiksim, zemo vibrāciju emocijas, tad kā tu gribi justies? Pirmkārt, nodefinē, un tad jau skaties, caur kuru praksi tu vari sasniegt šo sajūtu. Pamēģini vienu, nav ir. Pamēģini otru, un tikai tā caur sajūtu līmeni. Ierunājās Džena, kas ar sajūtām sadraudzējās tikai nesen. Bet tas ir labi, ka satraucējies. Protams. Un vēl tas, ko es gribu pateikt, mums ar Džēnu patiesībā mums savedā kopā interesants lietas, un viena no atslēgu frāzēm, ko es jau esmu minējis, ir Imre un Krija. Un tas ir arī ļoti interesants avots, ko tu vari paskatīties, arī angliski, starp citu, ir šī mācība, teiksim tā, šī pieejama, ja, ko šis skolotājs pasniedz. Un patiesībā nevajag gaidīt, ka tur, kur tu aiziesi, kāds cits cilvēks visu atrisinās tavā vietā. Jo tas arī, man liekas, zināmā mērā ir varbūt jau tāds aizējošs posms, kad bija populāri kaut kur iet, un tad gaidīt, ka kāda tante vai onkulis kaut ko izdarīs, un tev viss sakārtosies. Ja? Bet tu saproti, ka viņi tavā vietā tavu dzīvi nevar izdzīvot, un tavā vietā neviens neko sakārtot līdz galam nevar. Un vienalga, vai tās ir šīs prakses, vai varbūt tu esi ticīgs cilvēks un uz baznīcu un skaita lūkšanas, bet tev pašam ir jāuzņemas par sevi atbildību. Un tev tas otrs cilvēks var būt tikai tāds kā pavadonis, kurš tev palīdz piekoriģē, parāda ceļu, bet tas ceļš jau būs pašam jānoiet. Un Imram Krīga, ar ko man ārkārtīgi patīk, ar to, ka viņš saka, tā augstākā patiesība un laime ir jāmeklē, protams, sevī pašā, un tu pat vari vispār tikai nekur pat neiet un sēdēt un viens pats ar sevi mājās meditēt, ja tu jau esi tādā attīstības posmā, ka tu vari koncentrēties uz to, un tev palīdzības. Nē, tad tu jau vari pat vienatnē strādāt ar sevi, bet tev ir kaut kas jādara. Bet, ja tu neesi tajā posmā, tad ej uz grupām. Jā, jo es zinu, ar ko cilvēks saskarās, ka tās domas ir tik daudz, tā galva ir tik pilna, ka viņš vispār nesaprot, ko nozīmē pabūt klusumā ar sevi. Un tāpēc sākuma posmā es zinu, ka cilvēkiem palīdz arī vadītās meditācijas, kur tev un tā kā vada tavas domas, runā līdzi. Jā, tā kā, vai arī pēc tam ar laiku nāk varbūt tādas citas, kas ir tādas, kur pats ar sevīm var strādāt uz enerģijas centriem un tā. Bet sākumā noteikti tās var būt tieši tā, gan grupu nodarbības, gan vadītās un tā. Tas tāds ceļu posms. Ko? Mums ir palikusi vēl tāda mūsu pēdējā tēma, tā mūsu atziņa, tava atziņa. Jā, par sievišķo un vīrišķo enerģiju un to, ka daudziem tomēr mūsdienās, mēs par to daudzi runā un daudzi izsakās un stāsta, bet dažreiz nav praktiski skaidrs dzīvē, ko tad nozīmē dzīvot vairāk sievišķā enerģijā vai vīrišķā, vai to balansēt, vai vispār ir iespējams būt tikai vienā no šīm enerģijām. Un Džena ir ko teikt par to? jā, tāpēc tas ir tas, ar ko es pati esmu pēdējā laikā, par ko es domāju un mēģinu arī lai arī es esmu apzinātības tādā posmā jau sen, arī man ir tādi momenti, un jūs zinat, kas tie par momentiem, ka tev ir tas wow moments, tas insights, un kā man patīk, kā bija teicis, kaut kur izlasīt, ka insights, ja tas wow moments ir nekas cits kā jau zināms fakts, tikai kuru tu tajā brīdī vienkārši sadzirdi pēkšņi savādāk. Ir beidzot. Beidzot tev pielec. Ja? Un tam ir tātad vīrišķā enerģija. Es saprotu, ka es ļoti daudz projektus rādu, daru un eju tā. Vīrišķā enerģija, viņa ir tā kā izpildītājs. Tu ej un taisi un dari tos projektus. Tāda proaktivitāte. Proaktivitāte. Sievišķā enerģija ir tā, kas rada. Un es mēģināju to salikt kopā. Tātad, ja es savā ikdienā eju un izpildu, tad kur
es savā ikdienā varu atrast to radīšanas procesu. Un kā? Un es vienkārši savu dzīvi nolikšu šeit, kā saka, pakāpos solīt atpakaļ, paskatījos uz savu ikdienu, un saprotu, tātad, kurā brīdī man ieslēdzās sievišķa enerģija, kur es radu. Un tad es saprotu, tātad, tur es neradu, tur es eju virsšķē. Tātad, varbūt... Bet savu projektu izdomāšana, tā nav radīšana? Ir, bet es tāpat es viņu tā kā ļaujos, viņai radu, bet es tāpat eju pildu. Un tad es sapratu, ka es varu radīt tieši ģimenē, es varu radīt to fundamentu, tādu to ģimenes atmosfēru, es varu radīt atmosfēru mājās, es varu radīt tādu atmosfēru, lai manam vīrietim iet labi. Ja? Es turpinu darīt, ko es daru, bet, lai atrastu balansu, man kaut kādā brīdī ir jābūt mierā, jābūt tādā labsajūtā, mazliet ir jāļaujās, kas man nav raksturīgā iezīme, ļaušanās. Ko tas ir nevienai sievietēm? Jā, tā nav raksturīgā jā, iezīme. bet tieši tāpēc es saku, bišķiņ, manā gadījumā es arī ar sevi bišķiņ sarunāju. Ja es gribu bišķiņ ieslēgt to radīšanu, tad man ir jāļaujās un jāuzticās. Šajā gadījumā jāuzticās vīram, jāuzticās bērniem un jārada tā drošā sajūta mājās. Nu, tas ir tas, kā radīt, jo man radīšana nenozīmē tikai gatavot ēst. Jā. Tādas lietas, ja, kas tev tā kā jādara. Un tad Tas tā, ir pienākums. Tas ir pienākums, tā ir tāda rūpe, un šobrīd ir tā, ka es sapratu, es varu arī dažreiz arī nevarēt to izdarīt, un negribēt to izdarīt, varu. Nu, Klausies, bet skatās tagad skatītāji un savās domās tev oponē. Labi, Džēni, tu nodarbojies ar jogu, tev vispār viss tas dzīvesveids ir tāds, bet es eju uz ofisu un katru dienu strādāju no 9 līdz 5 vai 6, tad es skrienu uz skolu pēc uz bērndārs pēc bērna, tad es vēl iebraucu veikalā, sapērku pārtiku, tad man ir tas pienākums uztaisīt ēst, un kurā brīdī te man tur kaut ko pa vidu radīt, jo tādas dzīvesveids ir ļoti daudzām sievietēm mūsdienās. Pirmkārt ir jautājums, vai tu vēlies kaut ko mainīt vai nevēlies, vai tev apmierina tas vai neapmierina. Tas ir pats pirmais jautājums, uz ko tev godīgi sev ir jāatbild. Tu dari to tāpēc, ka tu dari, vai tur ir, kāpēc tu to dari. Tas ir pirmais. Otrais ir jāsaprot, kur tajā visā skrējienā esi tu pati. Tas ir viss atgriežās atkal, viss, ko mēs runājam, tas ir par tevi. Kur esi tu, kur ir kaut kādas lietas priekš tevis. Nu, tā kā, kas ir priekš tevis šajā stāstā. Un, jo es domāju, ka tas ir liels klupšanas akmens daudziem, ka tu fokusējies, ko tu minēji, tu tam, un sev neko. Nu, tad varbūt ir laiks kaut ko pamainīt, varbūt kaut kas ir jānogriež, jāpaņem nos, vai kaut kas jānodeliģē kādam, lai tu varētu atrast to laiku sev. Kamēr neatradīs laiku sev, nevarēs izprast, kas patīk, kas nepatīk. Nu, tā kā tev jānonāk jebkurā gadījumā līdz sevīm. Vai nu to izdarīsi pati apzināti, vai nu dzīvi piespriedīs. Dzīvi piespriedīs. Tas ir tikai, un nav citu variantu. Un šeit nav citu variantu. Un te nav trešais variants pa vidu. Kaut kāds. Jā, dažreiz dzīvi piespiež. Kā es to arī esmu pieredzējis. Jā. Dažreiz dzīvi tevi, vai arī patiesībā. Jā, tā jau ir. Arī par to daudz cilvēku. Mēs jau katru dienu dzīvojot un domājot tās domas, ko mēs domājam, mēs visu laiku sevi programmējam. Vai ne? Uz priekšu. Visu laiku mēs programmējam to, kas mums notiks. Un dažreiz ir tas, ka jā, mēs visu kaut ko vēlamies un it kā programmējam sev skaistu, labu nākotni, bet mums vēl ir tā jājūtās. Ja? Jājūtās tas ir par to radīšanu. Tu nevari tā justies, lai tu radītu to balī sev, ja tu tā nejūti. Nu, bet tieši tā, un pieņemsim, tu gribi kaut ko citu, bet patiesībā, tad, ja tu visu laiku ej un dari vienu un to pašu, tu nevarēsi no tā tu nevari, tad tev ir, principā, tev ir jāsāk, ka tu atgriezies pie sevis, un tad no šī izējas punkta tu sāc radīt. Tev ir jāizdara šis solis tā kā pie sevis, tas ir... Tu nevari apiet to, vai arī, ja tu to soli neizdarīsi, un tā kā mēs uzmodelējām situāciju par šo strādīgo sievieti čaklo, varbūt vienā dienā viņa vienkārši atbrīvos no darba, vai notiks kaut kas cits, nedod Dievs, protams, kaut kas ar veselību, vai kā, ka viņa būs spiesta pabūt ar sevi. Jā, tieši tā. Un tad nevis pa galvu pa kaklu skriet un ātri meklēt citu darbu, bet bišķīt pabūt ar sevi. Cik labs nobeigums. Nu, ko mēs ceram, tev tas viss bija noderīgi. Iespējams, mēs tiksimies vēl kādā sarunā un iedosim tev vēl iespējams kaut ko vērtīgu, kas tavā dzīvē tev var palīdzēt. Katrā ziņā, ja tev vajag kādu palīdzību,
Es domāju, ka tu droši vari rakstīt arī komentāros un atrast mūsu sociālajos tīklos. Pievienošu aprakstā iespējas mūs atrast. Un, lai tev dzīvē viss ir labi, lai tev ir daudz gaismas un vienāk vēl vairāk gaismas visās lietās, ko tu dari. Jā, un atgriezies pie sevis pēc iespējas ātrāk. Atā.